Un ne jau visi ir slikti autovadītāji, un ne jau visi ir tik šausmīgi un briesmīgi. Ir arī kaut kas labs. Un tātad šurp veļukus uz skolu. Tā mēs sakām katru pavasari, jo kā gan savādāk Latvijas novados, pagastos notiekās jauno satiksmes dalībnieku sacensības, un tās parasti notiekās skolu laukumos. Jā, 10. aprīlis ir starta šāviens, kad Tukumā bērni sāks savu pirmo cīņu par iespēju doties uz Eiropas sacensībām, un tās šogad būs Vīnē. Ja tu vēl neesi bijis Vīnē, varbūt ir pēdējais laiks ieskatīties mājaslapā bērniem.czd.lv, noskaidrot, kad tavā novadā ir sacensības, jo visu sacensību sākums ir 11. Bet vieta tev pašam jāatrod, kura ir tava pilsēta, kurā tu varētu cīnīties par pirmo vietu, lai tālāk nokļūtu uz Latvijas fināla sacensībām, kuru uzvarētāji patiešām pārstāvēs Latvijas valsti. 3 meitenes, 3 zēni startē komandā. Ja nu tev nav izdevies izveidot komandu, tad pamēģini savus spēkus šoreiz viens. Un nākošajā gadā iespējams tu varēsi piepulcēt savus draugus un būs arī tev komanda. Tā kā neviens, gan tas, kas ir komandu izveidojis, gan tas, kas ir atnācis, vienkārši saprast, ko būtu jāzina un kā jāuzvedas īstam velobraucējam, šīs sacensības ir vieta, kur to visu pārbaudīt. Jo būs gan veiklības braucieni, kuros noskaidrosim, vai ceļu satiksmē iemaņas tev jau ir pietiekams, kā arī ceļu satiksmes noteikumi. Vai tad mēs varam iedomāties velosipēdistu bez noteikumu zināšanām? Ja kaut kas vēl nebūs skaidrs, tu varēsi doties mājās un pētīt mājaslapu, jo tur visas atbildes ir atrodams. Bet ja tu ļoti labi gribi sagatavoties sacensībām, tad mājaslapu studē katru dienu, jo tur ir gan jautājumi, uz kuriem tu vari nopelnīt balvas, kā mēneša labākais satiksmes noteikumu zinātājs, gan arī tu vari mācīties caur video filmām, un varbūt tad jautājumi vairs būs tīrais sīkums, jo pareizās atbildes jau būs tavā galvā. Bet vēl taču ir medicīna un velosipēdu uzbūve. Jā, noteikti ļoti atapīgiem ir jābūt tad, kad jāsāk remontēt velosipēds, jo velosipēdu remontēt zēnam laikam tas ir tīrais sniegs, bet katrai meitenei varbūt tas ir sarežģīts uzdevums, bet toties otrādi laikam būs pirmās palīdzības pārbaudījumā, kur meitenes zinās, kā steigties palīgā, ja ir notikusi nelaime, bet zēniem varbūt tas būs pats svarīgākais uzdevums. Tā kā katram no jums ir sagatavot uzdevumu, jūsu uzdevums tagad ir viens – noskaidrot, kad sacensības sākas un doties uz tām. Katram Latvijas novadam būs kāda vieta, jo 32 vietas Latvijā pulcēs jaunos censoņus, kuri grib būt ceļu satiksmē. Protams, ka ik viena no sacensību dalībniekiem gaida arī savu balvu, jo ik viens ir tā vērts, lai viņu apbalvot par centību vien, ka es gribu iemācīties, kas ir jāzina velosipēdistam, un man ir pietiekama drosme, lai to pamēģinātu. Jo nezinu, vai katrs no mums pieaugušiem būtu tik drosmīgs šajās sacensībās startēt, bet bērnam tas būs pārbaudījums, kurā mēs noteikti ikvienu apbalvosim, gan pirmo 3 vietu ieguvējus, gan ikvienu, kurš piedalīsies kaut vai pēdējā vietā paliekot. Šī projekta finansētājs ir Okta līdzekļi, tātad ikviens transporta līdzekļu vadītājs, arī jūsu ārtavs, ir šī projekta realizēšanā. Kā teica pagājušā gada CSDD labākās satiksmes drošības skolas skolotāji no Strautiņu pamatskolas Tija Āboliņa, lai sasniegtu kādus rezultātus šajos konkursos, ir jāstrādā praktiski katru nedēļu. Bet neuztraucieties, atnākiet uz sacensībām, pamēģiniet, un es domāju, jums iepatiksies, un jūsu skolā arī atradīsies kādu skolotāju entuziastu, kurš jums kopā strādās, un varēsiet piedalīties gan jaunos satiksmes dalībnieku sacensībās, gan gribu būt mobils, un tā tālāk, un tā joprojām, un būt labi, kārtīgi satiksmes dalībnieki.